Jā, šodien ir pagājis diezgan noslogot. Pagājuši nakti gulēja ļoti maz, cik mazliet pasnaud lidmašīnā, lidojot šurp. Miega trūkums ir jūtams, brīžiem slēdzos ārā. Nu, labi, varbūt ne galīgi, bet brīžiem pieķer pie tā, ka es jau miegu cietu. Tagad sakām viss iekšā, lidosim uz Losandželos. Un es ļoti ceru, ka lidojuma laikā varēšu pagulēt. Aizlidojot tur, es nemeklēšu nekādu sabiedriskos transports, paņemšu Uber un braukšu gulēt. No rīta es atkal ceļos 6, un tad jau būs lidojums tālāk. Es domāju, ka ar tām stundām pietiks, lai izgulētos, un pēc tam jau pa ceļam arī nākamajā dienā. Nākamā dienā droši vien būs video montāžu lidojuma laikā. 13 stundu būs gan daudz. Bet jā, šodien uzturējos lounge'ā. Īstenībā sūdīgāk lounge es kaut kā neatceros. Ēdiens varbūt vēl bija ok, bet pirmais es pēkšņi atduros pie tā, ka ir jānoskanē kods un jāgaida, kad rindā, kad atbrīvosies vieta un kad pasauks. Un iet iekšā, tur pat normāla galdiņa nav, tur ir kaut kāds, nezinu, tumpeļšķis starp krēsliem, kad man tur sāniski jāēd. Kaut kas neizdevies. Bet, labi, toalet arī galīgi aplamā, nav ne kripat labāk kā kopīgā terminālī. Bet, tā ir viņa darīšana. Tik tā. Esmu Losandželosā. Lidojumu es kaut ko maz atceros. Brīžiem es it kā pamodos, brīžiem atkal parubījos. Vienīgais, kas ir jūtos, ka esmu kaut cik pagulējis. Višķiņ skaidrāk apziņa ir. Tagad ir jātiek līdz naktsmītnei. Izgulēties, 6 celties, un rīt atkal ceļš tālāk, būs Amerikas posms noskaties kopībā. Man ir izvēle ņemt Uber vai braukt uz sabiedrisko. Sabiedrisko kā 30 minūtes, laikam ar Uber būs, protams, ātrāk, bet 25 eiro. Diezgan dārgi. Sveiki Losandželosā. Tātad, jā, atlidoju knābādams, atradu šonaktsmītni, neņēmu Uberi, atbraucu metro. Varbūt tas bija drusku ilgāk, bet maksāja $75. Ubers būtu kaut kā 25-30, ja? Un laiks, man liekas, būtu tas pats, kā jau pie lidostas teritorijā lielākais bottlenecks. Un tur vienalga, vai tu brauc ar Uber vai ar lidostas šatlbus. Tālu baigi nebija jāiet, bet jā, uzreiz jau metro vilcienā viens melnais man ar šito staigāšanas palīgu līdzekli man sāk prasīt, vai es nevaru cigareti iedot. Nē, es pateicu, nē, viņš aizgāja tālāk. Bet, izskatās, ka viņš ir lietotājs. Pamanīja, viens nakts viņam ir garš. Skaidrs, tātad uz nāgu viņš laikam tur testē vai kaut ko. Visāk sakot, būs jāpaguļ, uz 6:30 liek modinātāji, tā lai uz 7, zinu, vai pat uz 6 jāliek modinātājs, lai uz 6:30 var izkustēties un lai ap 7 esmu jau lidostā. 10 ir lidojums un garš lidojums. Tā kā tā.